Sveicināti! Šodien es pastāstīšu, kā es marinēju gurķus. Lai marinētu gurķus, ir nepieciešams, lai gurķi būtu pēc iespējas mazāki, vidēji lieli un lai nebūtu lieli. Ar lieliem ir diezgan sarežģīti, viņus nevar burkā ielikt un viņi ar lielām sēklām ir. Un tāpēc vajadzētu izvēlēties mazus un vidējus gurķus. Bet ņemot vērā, ka es marinēju tikai savus gurķus, tad es ņemu visus, kurus es nesu varējis apēst uzreiz. Pirms runāt par to, kā es marinēju, pastāstīšu to klasisko veidu, kā tas viss notiek. Pirmām kārtām burkās iepriekš viņas ir jāizmazgā, ieliek ķiršu lapu, upeņu lapu, dilles, ķiplokus, piparus, citi vēl ieliek sīpolu, šķēlīti kaut kādu. Nākošo tad visu aplēju ar marinādi, par marinādes pastāstīšu nedaudz vēlāk. Burkās saliek šos iepriekš nomazgātos foršos gurķīšus, un šo burku pēc tam ir jāpasterizē ar visu vāciņu. Ir cilvēki, kas burkas pirms liek visu iekšā, ieliek cepeškrāsnī, tur viņus uzkarsē ar visiem vāciņiem, un pēc tam liek visus ingredientus iekšā. Tātad, kad ir visi ingredienti salikti, gurķi ir salikti, burkā tiek ielieta marināde. Par marinādi nedaudz vēlāk. Pēc tam to visu ieliek kādā lielā traukā, baļā, grāpī. Baļas grāpī apakšā ieliek dvieli un ielej ūdeni. Un ielej ūdeni tik daudz, lai būtu līdz burku pašai augšai. Gandrīz līdz vāciņam, lai ūdens gandrīz smeļās iekšā, nu tā apakšā paliekot dvieli, lai burkas pa daudz nesakarsētos, nesaplīstu. Un vāra, bet ņemot vērā, ka tā ir liela baļa, tad tā vārīšana būs diezgan nosacīta, uz lēnas uguns, un tā notiek pasterizēšana, kādas minūtes 20. Pēc tam ņem ārā, aizvāko, ja ir ar valcēšanu, tad ar valcēšanu, mūsu laikos vairs neviens nevalcē, liek burku otrādi un ļauj viņai jādzist. Tas arī ir viss, un tad vēl kārā un ēd, kad ir nepieciešams. Es marinēju nedaudz savādāk. Ar visiem ingredientiem nekas nemainās, tur tāpatās paliek, bet ir problēma ar to, ka pēc tam, tad, kad ielej marinādi, tad man jau nav tik liela baļa vai grāpis, man nav gāzes plīts, un finālā man sanāk tā, ka es tur teorētiski to nevaru izdarīt, un tad šis process ar pašu pasterizēšanu ir diezgan laikietilpīgs. Un tāpēc es daru daudz savādāk. Es gurķus ar marinādi iepriekš novāru. Šādi notiek man gurķu pasterizācija. Šādi gurķi, tādiem viņiem ir jābūt, lai mēs viņus varētu jau likt burkā, bet tā man ir otrā partija. Šitie vēl nav, pat tā, ka šitie te paliks šādi, tad viņus varēs likt burkā. Kā jūs redzat, gurķus es vāru tajā pašā marinādē, un gurķiem no koši zaļas krāsas ir jāmaina uz tādu balganu zaļu, tādu neizcili zaļu. Un tad, ja viņi tādi ir, tad jau es viņus varu likt burkās. Burkas pirms tam es burkās ielēju karstu vārošu ūdeni, aizkrūvēju vāciņu un sakratu. Un tādā veidā arī šeit papildus vēl pasterizējās. Un tad, kad ir pienācis laiks, kad liek gurķus iekšā, iepriekš es no šīs burkas izlēju visu ūdeni ārā, salieku visus ingredientus, tas ir lapas, ķiploku un vispārējo, un tad lieku gurķus iekšā. Tad, kad ir ielikti gurķi, ielēju no tās paša kastroļa marinādi līdz pašai augšai un aizgriežu vāciņu ciet. Un kā jūs iepriekš teicu, lieku ar vāciņu uz leju, lai burka atzistu lēnāk, viņu pārklāju ar dvieli. Ceru, ka ar pasterizāciju arī viss bija kārtībā. Redziet. Un vēl bišķīt silts. Tā ka pasterizācija ļoti būtiski, lai pēc tam nešauju vākus, lai nesāk bojāties. Bet es ceru, ka viss būs kārtībā, marināde arī būs izdevusies. Tā kā ziemā būs ko ēst un šķiet, man jau tāda pārliecība, ka ir jābūt garšīgi. Un viss stāvēs kā vajag. Tāds mans gara darbs. Gara. Un tagad nedaudz par marinādi. Ņemot vērā, ka šādi gatavojot gurķus, viņus burkā nav iespējams salikt ļoti kompakti. Tāpēc gurķi būs mazāk nekā klasiski, un marinādi būs vairāk. Ja būs marinādi vairāk, tas nozīmē, ka sāles ietekme uz gurķiem būs lielāka. Tas nozīmē, ka marinādē sāli vajadzētu likt, ja ne uz pusi, tad vismaz par trešdaļu mazāk nekā klasiskajā marinādē. Kāda bija mana marināde, jūs redzējāt, man tur bija uz litru 2 ēdamkarotes, bet 2 ēdamkarotes ir nedaudz par daudz, ir jāliek nedaudz mazāk. Tas bija tas būtiskākais par marinādi. Tālāk jūs varēsiet pastīties, kā man notikās viss process saistībā ar gurķu audzēšanu pagājušajā vasarā. Jāpiezīmē to, kad es ar kaut ko tam līdzīgu nodarbojos pirmo reizi.
Tiem, kuriem bija pacietība nostīties līdz šai vietai, tālāk skatieties video, kā tad man tas viss process, viss vasaras garumā notikās, kā es līdz tiem gurķiem tiku. Lai jums visiem izdodas samarinēt savus audzētos gurķus, lai jums izdodas izaudzēt gurķus, visiem veselība, veiksme, līdz nākamajai reizei. Te noteikti būs gurķi, bet priekš tomātiem jau es esmu atbrīvojis. Redz, kur. Atskaite par padarīto darbu, kā mēs redzam, siltumnīca, kur bija aizaugusi, tagad ir savesta kārtībā. Tūlīt sāksies gurķīšu stādīšana. Redz, kur gurķīši paša dēstēti, redz, kur izauguši tā. Tos es arī stādīšu. Redz, kur te mums ķirbīts ir. Šitie 6, bet redz, te tikai lien ārā un redz, te lien ārā. Tā ka tie vēl noteikti pagaidīs kādu laiciņu, bet gurķīšu šodien stādīšu. Bet pirms stādīšu, redz, kur paņemšu, sabēšu vēl melnzemi, sajaukšu ar to zemīti, kas man te vēl ir. Redziet, gurķīši sastādīti ļoti smuki. Tagad stādīsim redīsus. Ārā līst lietus. Redz, kur tur viens ņemās ar tomātiem, ne ar salātiem vēl. Paskatāmies, kāda man garšīga redīsiņa. Šodien sēdīšu redīsiņas. Redz, ka te mēs redzam, visur viņi ir izlīduši jau ukstīgi kādi smuki. Oi, redz, kā tur redz. Nu, paskatāmies, kādi gurķīši forši ir, ja? Nu jā, viņas ir jāretina, man jau tas stāsta, kad pa 2 nevarētu būt. Bet tur, kur ir pa vienam, nu, viņi nav tik smuki jau. Tur, kur ir variņā, tur viņi ir auguši. Te nē. Tur līti smuki aug, jā. Pastīsimies arī šitajā pusē redīsiņus. Nu, te viņi tik smuki nav. Bet te arī redzās kaut kur, jā. Redz, tas nozīmē būs redīsiņi šodien, jā. Kaut kā tā. Viss aug, viss notiek. Ēdīsim veselīgi. Gurķīši aug. Reku, te viss ir jau tā kā vajag, jau vajag cītīgi cenšas. Redz, kur šis ir tas viens, kas ir visaktīvākais. Jau kaut kas būs, jā. Reku, te ir vēl viens tāds pats aktīvists. Nu, pārējie nav varbūt tās tik daudz, bet jau ir. Tā izskatās gurķu siltumnīca, redzam. Saliku šitādas stieņas, domāju, ka gurķi kaut kāds stiepsies augšā, bet viņi nevar izdomāt. Un tad es uztaisīju rekur šādus striķus augšā, kurus vajadzētu salikt uz leju, un arī, lai tie gurķi tur turētos, bet pagaidām nekas neturās. Nu, galvenāks kaut kāds viņas šodien mēģināšu sastiprināt, lai tie gurķi sāk līst tur, kur viņiem vajadzētu līst. Bet viņi nelien. Te man ir redīsi, noteikti jau porši liela redīsi. Šitajā pusē mēs redzam arī kaut kādu gurķi ir. Bet tās lapas kaut kādas dzeltens, bet tāds laikam viņām vajadzētu būt. Tām lapām. Varbūt viņas tā nav, Dievs viņas zina. Jo šitiem gurķiem dažiem lapas arī tādas ir, dažiem nav. Nu, te kur atkal tie gurķīši. Labi, mēģināsim šodien pie tiem mietiem viņus visus dabūt klāt. Tāda man izstāsta gurķu siltumnīca. Redzam, kā man šitien te ir. Es piesēju 3 dienas atpakaļ. Jau, redz, kur te viņš nav ticis galā. Paskatāmies. Šitās citas sūsas, piemēram šeit, nu no blakus aizgājušas. Te nav piesiets. Un kas šeit ir būtiski? Kad es varu nostiept to striķīti vairāk vai mazāk, pateicoties šai plūstošajai cilpai. Nu, kaut kā tā. Tu tās mēģināšu visu nospriegot, visu palīdzēt viņiem aptīties apkārt tam striķītim. Nu, tā aptuveni man izskatās. Nu, šitiem, protams, ir baigais kaut kāds bardaks, tikai dilles, pārējie, kam vajadzēja būt, tur nav. Labi, redīsi arī mums ir izauguši šeit, jā, un aiz gurķiem. Un te arī tie tur ņemās tā forši un aug, labi. Šitiem gurķiem arī kaut kas nav forši sanācis, bet, nu, būs labi. Ja kurā gadījumā mēs redzam šiten, jau, nu, baigi jau tie ir nocinies, nu, kaut kas noteikti sanāks. Parādīšu, kādas izmaiņas man ir tagad pa kaut kādām 3 dienām. Te gurķu siltumnīca, sataisīšu, lai šodien pamēģinās. Nu, te, kā jūs zināt, redīsi, augā smaržo. Un redziet, gurķi džungļi man arī aug. Gurķi, protams, vēl tur nav, bet viņi mums aug. Te mēs varam paskatīties, pat cik daudz viņi ir izauguši. Redz, kur te es uzliku knaģi, kur var redzēt, arī, ka te es uzliku knaģi, un šitas te viss ir izaudzis pa 3 dienām. Arī, kur knaģi te uzliku, un te pa 3 dienām ir šitas izaudzis. Tas atkal visu sasiešu, un būs labi.
Nu, dilles, ja, un redīsi, tas jau jums vairāk neinteresē. Reku, te man arī gurķīši kaut kur aug un vijās, un es viņiem palīdzēšu vīties vēl. Protams, mēs te varam redzēt, kur šitām tieši, kur staps, kur viņam vajadzētu vīties. Nē, viņš lien blakus. Labi, to mēs arī visu sakārtosim. Un tas man ir pie gurķiem. Tur man ir gurķi, dilles un vēl viss kaut kas. Gurķiem ir divu veidu slimības kaut kādas. Vienas ir tad, kad lapas ir, redz, ka te gar malām kaut kādas tādas, nu tādas, redz, tā bojājās. Ja mēs tur varam pastīties, tur tālāk kaut kur arī, redz, ka gar malām bojājās. Un otrs ir, redz, ka te mēs varam redzēt, jā. Un otrs ir tad, kad lapa paliek un tāda plankumaina kaut kāda. Redz, visvaršāk, man liekas, var redzēt ot šeit, ot uz šitām lapām. Viņas tikko svaigas, tādas foršas, bet ot tāda plankumaina. Tās lapas es visus griežu nost. Un griežot, attīrot tās lapas, tagad es vairs nepaspēšu, skatos, man jau ir normāli gurķīši. O, reku jau ir gurķītis. Un pastamies vēl lielāks gurķītis. Nu, tas ir vispār pastamies, cik liels jau. Un, protams, ka mēs varam redzēt arī te visu kaut kur. Redz, ka te mums arī gurķītis. Kur man pirksts ir, kur te pirksts. Kur tur tāds gurķītis ir. Jā. Ja uzmanīgi paklausās, visur kaut kāda žužināšana. Bites un lapsenes un tauriņi kaut kādi. Kaut kas te piln, tā klausmies klusu. Un vienkārši rūts no tās skaņas. Tātad aputekšņiešana viss notiek. Un redzam, gurķīši mums ir. Paskatāmies te, gurķīši mums ir. Jā, rekur arī gurķīši ir. Jā, visur jau gurķīši ir papilnām. Rekur neķīrs ir, to jāņem nost. Šitas ir laikam viss lielākais gurķītis. To mēs ņemsim šodien nost. Jā, tāds ciets, foršs, sulīgs noteikti. Bet, nu, jebkurā gadījumā varam redzēt, jūs varat redzēt, visur ir gurķīši. Tūlītās tas gurķu laiks arī te sāksies. Reku te arī reku gurķis ir, un tur ir gurķis, jā, tāda man ir gurķu raža. Vēl jau nav līdz galam, bet, kā redzat, viss notiekās, viss procesā. Siltumnīca priekš gurķiem. Šitien te man redīsiņi aug, bet te ir gurķi. Pastamies, kur gurķīši pamazām sāk augt. Bet, ja mēs pastamies uzmanīgāk, paskatāmies, reku, tur viens gurķītis ir, ja? Paskatāmies, kur mums vēl te varētu būt. Jebkurā gadījumā ejam te tālāk, paskatāmies, redz, kur mums ir gurķi jau. Reku, braucam tālāk, paskatāmies, redz, kur te ir gurķi, ja? Redz, kur mums aug gurķis, kur mums viņš te redz, kur tur mums gurķi ir augšā. Un labšiem te viņi vispār ir visās malās, redz, kur mums te gurķi ir. Tātad viņi mums te visur redz, kur. Pastīsimies, kurš te mums gurķis ir. Pastīsimies otrā pusē. Redz, kur mums ir gurķis. Redz, kur jau liels gurķis izaudzis. Redz, kur gurķis ir. Pastīsimies te. Redz, kur ir gurķi. Redz, kur un redz, kur. Un visur ir gurķi. Nu, tik daudz vai es varēšu apēst. Jā, un pastāmies arī, te vēl ir gurķi. Te vēl ir gurķi, jāsāk jau domāt, ko es ar viņiem iesākšu tik daudz gurķiem. Tā ka visa raža ir, ugogo. Parādīšu, šitādi man ir gurķu raža. Man ir, rekur. Jā, to es redzēju, kā novāc, ja vēl tur ir. Un reku blakus man ir otrs siltumnīca ar tomātiem. Un tomāti, te mēs redzam, man arī tomātu raža būs šogad. Pirmo reizi ar visādām tādām zemniecībām nodarbojos. Redz, ka te man ir vispār gigantiskais kaut kāds tomāts viens tur pa vidu. Bet, nu, jebkurā gadījumā, tikko mēģināju visus sasiet, piesiet, bet, nu, tomāti, kā jūs redzat, visās malās man te ir. Tā, ka tikko būs paliks sarkani, nespējuši viņus visus notiesāt.
Šeit jūs redzat gurķīšus, kas ir savā dabā iestādīti zem klājas debesis. Skatāmies uzmanīgi un izrādās. Es ceru, ka var redzēt. Redz, kur tāds. Es te neredzu, baigi saule spīd man uz ekrāna. Te jūs varbūt redzat 2 gurķīši. Mēs varam paskatīties tālāk. Mēs varam paskatīties arī šeit. Redz, kur ir viens gurķis. Kur vēl te varētu būt? Tak, tur vēl te. Tur te gurķītis tad jau aug. Re, kur ot no šitās puses var labi redzēt. Tak, redz kā 2 gurķīši. Te vēl viens gurķītis ir. Ko es gribēju teikt? Nu, baigie maleči. Es biju domājis, ka te nav, bet tagad paskatos, ir gurķi. Jūs varat redzēt zeltānas lapas, un tā jau ir mana nolaidība. Tā tad neesmu laistījis kā vajag, bet gurķīši ir izauguši superīgi. Vai no maleči brīvā dabā? Nu, fantastiski vienkārši. Tāda man ir šodienas raža. Savācu šodien marinēšu gurķīšus, tomātiņus savācu. Čau! Esam siltumnīcā pie gurķiem. Un ar gurķiem te ir tāda situācija radusies, ka tad, kad sākās tagad rudens tuvāk, kad par naktīm ir augstāks, pa dienu ir siltāks, tad intensīvi gurķiem man palika šādas lapas. Jā, no sākuma arī tāpat tās bija ilgi pētīgi, kas tur ir un kas tur nav, bet izrādās, ka gurķiem nepatīk, ja ir rasa, ja ir mitrs siltumnīcā. Līdz ar to šeit ir tāda viena situācija, kad ir gurķis jālaista. Nevis vakarā, kā es to darīju, bet no rīta, lai paspēj tas viss, tas, kas ir kondensāts, lai viņš dabū un izveidināties. Un tad tādas lapas nebūs. Un tā, protams, tāda viena slimība. Bet jebkurā gadījumā šeit mēs varam redzēt, tomēr viss kaut kur notiekās. Jā, gurķi savu ražu ir fantastisku iedavuši šogad. Jā. Tā kā par viņiem sūdzēties nevar, bet uz nākotni būs jādomā, jāskatās, lai tā nebūtu. Šeit jūs varat redzēt, man ir redīsiņi. Un te man arī gurķi kaut kur ir vēl, jā, vēl kaut kur ir, tā jau gluži nav, ka nekā nav. Burkāniņi, jā, šitie te ir 2 lītes forši aug. Redīsiņus vajadzētu parādīt. Redīsiņus es jau šogad 3. reizi iestādu. Redz, te tādi forši redīsiņi, bet, nu, nekas jau te tāds forši nebūs. Te tāds zolītas redīs ir izaudzis. Un te arī tāds nevājais, jā. Bet pa lielam skatos, te tikai laksti galvenokārt.